Nu ko, varētu mēģināt uztreidot, nestoties uz visiem fucking zajabiem. Pastīsimies, kur ir initial balance zone. Cash sesijai. Kas šodien ir jāņem vērā? Gāma ir ļoti pozitīva. Jāsāk uztraukties par upside'iem, tāpēc, ka downside var būt ļoti, ļoti fucking tagad drastiski. Tas ir jāņem vērā. Šodienas kontekstā, kas ir jāņem vērā, ir tas, ka mums ir value shiftojies uz augšu, un te jau sāk jau rasties problēmas, un tagad viss value mēs esam nošiftojuši jau uz leju. Ok? Tas ir jāņem arī vērā. Tas jau mums diezgan daudz ko pasaka. Иди нахуй, я savu, bļaļ, upgrade. Stulbie bomži, bļaļ, tā kā kaut kāda origo sēž un kļančī babkas visu laiku pa visu huņu, kuriem var kļančīt, tur kļančī. Nahuj man tavs prēmijums vajadzīgs ir. Kontrola zona. Nu šitas varbūt tā bišķītiņa sketči ir. Nav pārliecinoši kontrola zona. Bet nestoties uz to, ka bias ir, es lietos uz leju. Jebkurā gadījumā value ir bijis šeit, un tagad value ir šeit. Tas nozīmē, ka viņam tā kā vajadzētu uzmaukt apakaļ augšā uz šo te value zonu, un tad pieņemt lēmumu, ko darīt. Šeit failot, vai mēģināt nofeilot šo te izsoli šeit. Tā kā bias ir tāds miksēts, es teiktu, buys un sells. Jo man šitās te kontrolas zonas tāds bišķiņ, kur viņš te ir apstājies, doesn't make any fucking sense. Vai mums te ir kaut kāds treids uz doto brīdi uz sitienu siju sekundu? Nav. Pastīsimies, vai mēs varam kaut kādu varbūt tās, nezinu, nostabilizēties virs initial balance zonas, varbūt var paprovēt buy. Varbūt var paprovēt buy, jā. Kas mums ir šajā te zonā? Tiem baigais buyings bijis, baigais buying volumes. Mm. Šito kontrolas zonu viņš ir nofeilojis. Šito kontrolas zonu viņš ir nofeilojis. Es slēgtos uz selu, jo lielajā kontekstā. Kāpēc? Jo šeit value ir šeit, šeit value ir šeit. Un tas varbūt tās bišķiņas selām čakarē smadzeni. Bet šajā te zonā mēs nešiftojam POC uz augšu. Mums POC, nē, diršu. Jihujā, POC ir augšā, jā, labi. Tātad viņš ir uzšiftojis viņu uz augšu. Tagad mēs esam virs kontrolas zonas, paprovēsim selu, lai jau būtu. Paprovēsim selu.
Jāiet bišķi augstāk šeit. Labi, paprovēsim selu. In ģenerāli es sliektos uz selu. Spēcīgas pozitīvās gammas ietekmē un tā in ģenerāli mums šī izsole nofēlojas. In ģenerāli viņi ir nofēlojusi, tā kā nu pastīsimies varbūt. Jo tāds clear acceptance arī virs tās te initial balance zonas nav. Clear acceptance nav. Pēc pastīsimies, ar ko tas viss beigsies. Kas mums notiek šeit? Jā, Bayer baigi pušo. Bayer baigi pušo. Baigi pušo un čo tad tā savu. Jā, man īstenībā ir tāds zajabs, es nezinu, vienkārši tāds zajabs man ir šodien. Kaut kāds fucking bezkončanais. Mhm. Mhm. Atkal dabūju pizduļai. Atkal dabūju pizduļai. Um, jā. Stulbā ģibila, bļaļ. Давай. Mhm. Te vēl viņš nevar aiziet uz savu fucking initial balance zone, stulbais sūds, bļaļ. Šitas te break-evens ir huīņa pēdējā. Zem kontrolas zonas. Viņi ir tik fucking bezjēdzīgi, bet kaut kāds tāds plēs suit tā kaut kāda nevar līdz galam saprast. Vienkārši viņš tā baigi dīvaini uzvedās, viņš uzvedās pirms kaut kāda momentum. Nē.
Иди нахуй, короче. Jā, jā, šitas ir jā, un šitas ir jā. Labi. Vienā brīdī tu man to break-even nedabūsi. Vienā brīdī tu man viņu nedabūsi. Viņš gatavojas baigam momentumam, tas ir redzams. Nu, tas nav nevienā grāmatā ierakstīts, bet pat pastrādājot ar zeltu jau hāzē jau cik gadus. Ir jau tādi, vat šitie viņa prikali, ka tu jau jūti. Tas tādas iekšējās sajūtas, ka tu redzi, kā viņš uzvedās. Viņš šitā uzvedās, tā ka viņam ir kaut kāda huīņa padomā. Fucking overshooto visas, nu, pļaļ, nu, šitas ir kontrols zonas overshooto, un tad aiziet fucking momentums, un tad vienā brīdī tu man to break-even nedabūsi. Vienīgais vajag saprast, kādā virzienā tas fucking momentums aiziet. Un tā, ka viņš aiziet, tad you're in fucking business. Atkal, nu, ķipa zem kontrolas zonas, jā, atkal fucking break-even zem kontrolas zonas. Jā, un tad viņš tā tad drošījās, un vienā brīdī viņš kaut kur mēģinās kontrolas zonā līst iekšā. Nu, pastīsimies. Jā, 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 ot šitā te es saku. Nu, ko tagad darīs sūdainā ģibila? Šitā te viņš uzvedās. In general, diena ir tāda, es saku priekš maniem, es īsti skatoties uz to izsolu, uz visu to kontekstu, es pateikšu godīgi, ka es īsti nevaru priekš sevis kaut kādu biesu paņemt. Bet, nu, es šodien ar longiem, es domāju, ka es uzmanītos. Tāpēc, ka viņš ir baigi pozitīvās gāmas teritorijā ienācis iekšā, un tas beidzās ar tādiem diezgan ļoti volatīliem un spēcīgiem mūviem uz leju. Vairāk beidzās ar mūviem uz leju nekā nebeidzās. Tāpēc es tā prātīgi vienkārši man čakarē smadzenes šodien, un šitas te kā viņš to value shifto. Man čakarē smadzenes, un šitas te, šitā huīņa te. Jo viņš ļoti reti, būvējot value šādu te, pēc saucamā pīšēja preta, viņš tā vienā taisnā līnijā mauc. Reti viņš to dara. Viņš vairāk tā kā nāk, feilo, varbūt tās bišķi paboja valju, un tad viņš mauc lejā. Tā kā es liektos uz sevi, bet jautājums ir, cik reizes ir vēlēšanās dabūt pa ģipu baļņiku, pirms to selu noķert. Jā, aizgāja fucking momentums. Aizgāja momentums. Tagad šitā te kontrolas zona, tas jautājums, kas tur būs. Все. Что делать, блядь? Муравью хуй приделать, наверное. Kaut kāda baigā bļēdstu. Es nezinu, es nezinu. Nav man vienkārši noskaņojums.
Galīgi nav šodien. Šodien es esmu kā jibanā kuts kaut kādu sēžu, te kaut ko raudu, bļēd. Nu, tāpēc, ka man kaut kāds besis ir. Es laikam varbūt tās pat netreidošu īstenībā. Nahuj nada, ja tā padomā. Bet es esmu novērojis to, ka tā kā man ir rītīgākais zajops psiholoģiskais, ka es to čārtu vispār redzēt negribu. Tās parasti ļoti labas fucking dienas, un tur ir tas prikals. Tā ir tāda statistika. Tā kā es tā kā kaut kāds fucking kaifārīgs, mau, pau, wow, puf, paf. Tādu viņš man dod pa jebalu vienkārši. Tā kā man ir besis, rītīgākais besis, tā kā fucking šodien. Tās ir labas dienas, un varbūt tās vajadzētu turpināt kaut ko darīt. Huj, viņi zina. Zin, kā ir. Davai, laikam jāiet uztaisīt kafiju. Lai šī tā ģibila te izvārtās pa zemi. No, reku ir tagad. Tagad viņš ir kontrolas zonā, dabūja pa zobiem tikko. Ja es varētu, ja man būtu kristāla bumba, ja es varētu saprast, kā viņš gribēs šitos valjotas šiftot, tas būtu nice. Bet ar šito man ir ot šitie te valju paterni. Ar šitiem man ir baigā sūdīgā pieredze. Šitie te pļētas vienkārši. Tur bišķītiņa vairāk vajag footprint pieredzi, lai nolasītu to visu pasākumu. Un tur vēl arī procentuāli vajag delta skatīties, jo, ot es saku, te ir šobrīd kā bais tā sels. Tāpēc, ka ir jautājums, te viņš ir nošiftojis to valju šeit, bet vai viņš mēģinās darīt šo te? Un vai viņš mēģinās viņu ģenerāli, ot visu to te izsoli te failot? Tas arī labs jautājums. Bet jebkura izsola, kas nofailo pie max pozitīvu gamma exposure, tur ir baigi jāuzmanās. Tie ir, ko cilvēki sauc fake fucking breakout. Tie ir riktīgākie fake fucking breakout. Tāpēc ar longiem šodien ir ļoti jāuzmanās. Tā statistika ir nepārāk laba. Labi, jāiet uztaisīt kafiju. Lai viņš tev vārtās. Nu, I'm back. Kas te ir sadarīts? Nu jau sāk izskatīties pēc septens. Nu jau sāk izskatīties pēc septens. Not bad. Lielākais klasters. Lielākais klasters. Iesim zem šī te klastera apakšā. Mums vajag vairāk informācijas. Lielākam lotsaizam vajag vairāk informācijas. Kā es teicu, man ir zajops. Pastīsimies, septens play uztaisīsim. Uztaisīsim septens play. Ja septens būs nostabilizēts, tad var pamēģināt kaut kur arī lielāku lotsaizu, mazāk stopu ielikt iekšā. Mhm. Jā. Labi, tagad tik jādzer kafija. Jādzer kafija un jānomierinās.
Nav kur steigties. Jā, jā, ja viņš šitā no ir iznācis no Initial Balance zonas ārā, tad jau it kā vajadzētu būt, ka tas mums ir acceptance. Un te ir baigi pateikuši. Un baigi savu vārdu ir pateikuši šajā zonā. Let's see. Tas ir diezgan pieaugusi likviditāte. Diezgan fucking nopietni. Nostīsimies. Šajā zonā mums ir selling delta. Pastīsimies, vai viņš viņai mēģinās uzbrukt, vai viņš saka sīdos. Un, ja viņš nesaksīdos un būs rejections, tad īstenībā, nu, pastīsimies, sagatavosim lielāku lot size. Ja viņš te mēģinās tulītās bakstīties, tad varbūt pamēģināsim ar lielāku lot size ielīst iekšā zem šīs te deltas. Varbūt pamēģināsim. Tā. Aha, aha. Tas saucās Iģiti nahuj, bratán. Tas saucās Iģiti nahuj. Сейчас сам пойдешь. Сейчас сам пойдешь. Сейчас сам пойдешь, братан. Давай, блато, блато. Блато, блато. Блато, блато, тут чилао, блядь. Jā, es paņemšu savus babkas apakaļ, kuras tas pidars man tikko nozaga. Es paņemšu savus babkas apakaļ. Es pastīšos, ko Bayer izdarīs šeit tagad. Zaglis jeb bučais, ha? Šitā mums ir tieši, ka prasa šobrīd delta. Pastīsimies, ko darīs sellers. Paprovēsim, varbūt pastīsimies līdās. Nihujā. Nihujā. Tā.
Varbūt tomēr. Hmm? Ko tu saki par šādu ideju? Что ты будешь делать, а? Что ты будешь делать? Давай šalāvā, es nezinu, kaut ko dari. Vat labāk kaut ko darīt. Vat gribi banuķi pa stopu, ņem stopu. Vai krīt lejā, vai, bet, nu, karuč, kaut ko vajag darīt. Šitā te sēdēšana. Tas visvairāk besī ārā. Vat tā, ka nevajag te šitā te pajiboķina vienkārši, te tik borza, bļēd, lido augšā, lejā. Vat tagad tev vajag, tad, vat sākās. Nu, ņem stopu vai ko darīs. Būs zaglis vai nebūs? Zods. Zods. Tad zods. Ai, stulbā čerķila. Nu, un tu ko šis tagad darīs? Tad? Pietaisi. Pietaisīja bikses, jā, nu labi. Tad man nevajag. Tad man nevajag tādu treidu, man nevajag. Tādu treidu man nevajag. Tad man vajag šitādu treidu. Ja jau tik ātri var piedirst bikses, vieninieks, jā, jau Hedī. Es domāju, čot pa daudz. Man liekas, ka 0,5, bet nu labi, lai būtu. Bišķītiņi zemāk šeit. Jā. Bet, jā, tādu treidu man nevajag. Tad man tādu nevajag. Ja tu šitā te iedirs biksēs, tad, nu, tu neesi man nekāds čoms. Lielām viss kruķījās, tad vot šajā te zonā viss kruķījās šobrīd, vot ap vienu šito te ģibili jobano. Savādāk viņi nenosauks. Vot viņi tur nevar izlēmt, viņi tur dod viens otram pa jibaļņiku, un gal galā nevar saprast, nu, kurš te kuram iedeva. Un tā viņi tur, vot, ir divas, jā, mm, divas grupirovkas. Viņi tur viens otram, viens otru pizģīja. Viņi tur vienkārši jau ir tādā ahujā, ka viņi jau sāk jau savstarpēji paši vienu otru pizdīt. Bet viss sākās vat no šitās te ģibilas te. Un tas tik ir skaidri redzams. Tas ir skaidri redzams. Tirgus uzvedība ap vienu ģibilu. Savādāk viņi nenosauks. Un tādos lielos vilcienos, nu tā ir, tas ir stulbi. Kā var kaut kas tik fucking komplekss un tik... Ohoho! Sweep sellers. O, herova, bratant, herova, jā. Jā, bet viss grozās ap vienu fucking ģibilu. Jā, un tas ir stulbi. Ķip tirgus ir tik fucking gudrs. Nu, kur tad ir tā gudrība? Nekādas gudrības te nav. Te vienkārši diezgan daudz, vot sēž. Vot, nu, pieņemsim es, jā, es esmu ģibila. Pa lielam. Un man ir, vot, tāds kaut kāds noteikts viens kapitāls, jā. Ā, tur ir tādi paši ģibilas, vienkārši viņiem ir daudz vairāk naudas.
Un tur ir tas prikals. Ka viņiem ir daudz, 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 daudz vairāk naudas. Tas ir viss. Kā tur bija tajā filmā? The Margin Call, man liekas, jā. Kur tas lielais boss izsauca visus uz mītingu naktī. Un tad tas puišelis tur bija samīzies kaut ko runāt, un tas boss viņam pateica, kā viņš pateica, nu, ka ķipā maka izmērs vai bankas konta izmērs neko neliecina par IQ līmeni. Absolūti neko. Un tie ir ģibila ar 500 eiro kabatā, ir ģibila ar štuku kabatā, ir ģibila ar miljonu kabatā, un ir ģibila ar miljardiem kabatā. Tā viņš fucking ir. Nu, atkal reiz vēl ap vienu stulbu fucking kontrolas zonu izgru. Kurš ta nu kuram kā čopa čom, bratan? Čo tam сколько стоит, a? Tas ir pīdējis kaut kāds vienkārši. Kriminālākā huīņa. Es jums saku, kriminālākā vienkārši. Un vēl pasaka, ka tas treidings ir tik fucking jautrs un tik interesants. Nekas te interesants nav. Tā ir jebanutākā huīņa, ot atvičāja. Tā ir garlaicīga, sasmirdējusi huīņa. Pšo. Un tas ir treidings. Tas, kā tas tiek pasniegts tur kaut kādos sociālos tīklos, ka tur visi baigi kaifārīgi, wow, mau, špau. Tās ir prostitūtas, kas tirgo kursus. Realtātē treidings nekā te nav. Nu, tas ir gemars vienkārši. Tas ir vienkārši gemars. Nu, ot, es saku, tas tik uzreiz redzams, ap kādu čerķilu šobrīd šajā te valju zonā grozās viss bizness. Un ir kaut kāds ģibila te ielīdz iekšā. Nu, viss, un ap viņu šobrīd viss grozās. A čo делать? А čo делать? Oh my god, čo делать? 250 kontrakti, čo делать? Да es nezinu, čo делать. Братва, ну, разбирайтесь там, что делать. Ko jums vajag делать vai nedelать. Bet davai bišķiņ ātrāk, man nav laika šitam visam teātrim. Un tā viņš taisa šito te cirku, te initial balance fucking zonā. Nu, priekš kām tas cirks ir vajadzīgs, nu? Priekš kām ir vajadzīgs šitās te cirks? No publiku играет, tas ir viss, kas te notiek. Nē, bratán, otrais es uz šito neuzķeršos, ot uz šito tavu pajeboķienu es neuzķeršos otrais. Ģi vienkārši. Tur, kur saule nespīd vecais. Jā, šitos te savus cirkaņš gājienus te spēlē kādam citam. Man šitos vairs nespēlē. Tā kā, ja neuzradīsies kaut kāds sabutiļņiks viņam šeit, vēl ar kaut kādiem 200 kontraktiem, ok, fine. Bet viņš te šobrīd viņš netiek galā. Šobrīd viņš netiek galā. Viņš ķip tēlo, ka viņš baigi nopietnais pipars tajā. Nihujā. Es vēl tā kā sākumā viņam uzticējos, bet man uzticība ir pazudusi. Es kā izslēdzu ierakstu, tā viņš lavās uzreiz. Vot kā es ieslēdzu, tad viņš iet pa augšā. Es zakt grib. Tāpēc, ka grib zakt. Grib zakt. Accounts ir, redz, jā. Tā kā uz viņas kā tās tad accounts zakt. Aha, aha. No, zaksi?
Stulbais mēsls. Ko mums vispār te paceni dara šobrīd? Neko viņi nedara. Jā, tā ka pilnīgi neko. Šitā, jā. Nu, nice, nice, nice. Ko es tev varu pateikt? Malacis. Es ceru, ka tu priecājies par sevi. Stulbais sūds. Stulbais sūds. Žanrs klasika. Žanrs klasika. Ko es vēl varu pateikt? Žanrs klasika. Klasīk, klasīk, klasik, klasik, klasīk. Gatavosimies arī uz momentum selu. Tāpēc, kad aizsola feilo vienreiz, tad mēs zinām, ka otrais viņu vairs nefeilos. Otrais viņu vairs nefeilos. Jep. Ejam šeit. Ar lielāku šito te. Kā nu viņš saucās? Risk reward ratio, stop loss ejam lielāk, jā. Bet otrais viņa nefeilos. Nu labi, nu. Pa. Ja ne, tad nē. Ja ne, tad nē. Ko tas ir pateikt? Ejam uz momentum, tad play. Ejam uz momentum play. Šitā zona. A tagad, lai viņš iedirst. Šitā zona. Ja mēs ejam uz momentum play, tad nu šitā delta tad ir jāņem ārā. Uz šitā lielā volume tad viņi jāņem ir ārā. Kas vēl jādara? Huiņi zina, kaut kas vēl būs jādara. Tad ejam uz momentum play. Jā, jau tad jau. Un ko vēl šeit vajadzētu pievilkt? Man liekas, ka šitā initial balance zona var iet nahoj. Es nedomāju, ka viņa baigi interesanti ir vairs. Bet, jā, low, higher low, aha, конечно, jā. Uz tādām deltām higher low my ass. Значит, šitām čuvakam bija taisnība. Кто сильнее, тот прав. Tagad, lai viņš te pabakstās. Tas ir līdzīgi kā vakardien, kad es nācu pie prāta šeit, ka es ieraudzīju šo te šņagu, ka viņš man uz pēdējo āķi izmet ārā. Kur man bija tas breakout? Jā, nu pirmais initial breakout ideja. Jau nevar saprast. Būs tas? Nē, tas bija citur. Kur tas bija? Kur bija tas momentum plays? Kur viņš man piečakarēja vakardien arī? Kur viņš man piečakarēja? Kur viņš man vakar piečakarēja? Jā, bet nu smuki nonāca lejā, smuki. Visa izsola iztreidoja cauri apakaļ. Crazy shit. Jā, nu labi, labi, es tā kā biju domājis, ka Bayeri būs tomēr bišķītiņi. Nu, es saku, jā, nevar īsti saprast, ko viņi te gribēs darīt, bet, nu, izskatās, ka šitas ģeķka ir savu vārdu pateicis. Šitas ģeķka ir savu vārdu pateicis, un jāsākās ir waterfallam. Jāsākās ir waterfallam.
Pastīsimies, kā mēs šiftojam value, taču te izsolē. Nu jā, nu viņš iet uz augšu, un tad viņš tagad atkal nāk lejā. Jā, value mēs šiftojam uz leju. Ko nozīmē, ja mēs šiftojam value uz leju? Tas nozīmē, ka mums ir acceptance. Tas ir pats fucking svarīgākais ir acceptance. Šis ir price discovery, bet kur ir acceptance? Un ja ir acceptance, tad ir. Nu tad neko darīt. Var sēdēt un sapņot pa bāju, tāpēc, ka kaut kam kaut kas kaut kur jāsasniedz. Vrati balto huiņu. Man pietiek šitā te ākstīšanās. Jā, viņš atkal redz sākot šitā te drošīties, lai ka viņš šitā te drošījās, un šitā te ļoti nopietnā kontrolas zonā. Drošījās. Ko te nu tagad darīt? Ko te nu tagad darīt? Vai dieniņ, kas te nu tagad būs? Un tad viņam paliek slikti un aiziet bļoķina vienkārši, ne? Jā, no kā pašreiz jāuzmanās ir jāuzmanās no tā, ka šīs soli nofeilot. No tā ir jāuzmanās. Tā kā, protams, nu, nesēdēsim un gudri nemuldēsim. Uzmanīsimies no tā, ka izsoli var nofeilot. Vot viņš te čo. Tas jibīti lejā jau vienreiz joptē maķerāra. Un viņam ir šitā uzvedība. Šito viņš neprot noslēpt. Ot zelts neprot to noslēpt. Jau kas sākās uz šitā te fucking drošīšana, tā kā viņš te sāk drošīties. Un aiziet momentums. Un te ir tieši tas pats. Vēl viņš redz, vēl viņam nav miers. Vēl viņam vajag padručīties. Nu, davai, kančai užē un kaut ko dara. Nezinu, kaut ko dara. Uz brēkīvi neiesim, tāpēc, ka viņš izdručīs ārā mūsu plīdās. Viņš pārāk uzbudināts. Pārāk uzbudināts viņš ir. Nu jā, izdručījās. Un tagad ir ļoti svarīgs moments. Nedrīkst atlaist fokus, tāpēc, ka ko viņš tagad darīs? Kas te būs ar to izsoli? Mhm. Mhm. Labi. Labi, atļausim viņam. Atļausim viņam kaut ko padarīt vēl. Iedod man, iedod man, iedod man. Sweep buyers at 5032. Sweep sellers at 5033.6. Sweep sellers at 5033.6. Iedod man 2 štukas, varbūt tās. Iedod man maybe 2 štukas. Tas jau varbūt jābūt labi. Uh, Tā, te ir selleri nostabilizējuši pašreiz atkal kontrolējam šeit lejā. Iedod man te 3 štukas. Nu, nu.
Zini, kā no vienas puses liekas, tā jau rītīgi seller dominē, labs, varētu būt labs waterfalls, bet, redz, tā nauda ir, ot, viņi ir šeit un tagad, ot, sapņot par kaut kādu waterfallu. Un tāpēc liekas, varbūt tās bišķi pātri vai pa ciešu, atļauj viņām pelpot. Te viņš var tik daudz pelpot, ka tu dabūsi pa jibalu pēc tam. Nu, tā ir sapņošana. Te ir ot trīs, viss. Un reku ir pēdējā kontrolas zona. Jā, zelts kontrolas zonām arī, protams, zināms stāsts ir, kā viņš viņus overshooto, fine. Bet mēs esam tādā kontekstā, ka mums ir ot šī izsola zona, kuru iespējams varbūt tās failo. Un mums ir jāpārsliecās jau tad uz baju. Ja viņš ienāk te atpakaļ iekšā, tad skaidrs, ka mēs ejam fucking augšā. Tā kā, nu, вот и все. Вот и все. To es arī gribēju noskaidrot. Tātad, čomīmiem. Čomīmiem. Nē, šito te mēs atgriezīsim atpakaļ, tāpēc, ka tas čoks ir ļoti nopietns čoks. Mums ir viņš jāiegaumē arī vēlāk kontekstā, jo viņš, ja mēs ejam atpakaļ augšā, viņš būs ļoti svarīgs šeit. Um, man pat īstenībā izskatās uz bāju, un atvičāju. Baigi izskatās uz bāju. Man pat šī izskatās baigi uz bāju. Kas ir šodien interesanti, var dzirdēt, sweep seller, sweep buyer lec iekšā. Uz kaut kāds baigais kišmiš. Nu jā, šito kontrolas zonu viņi pazaudēja. Te varētu būt kā tas value ir šeit. Tagad tas value ir nošiftojies šeit. Bet šī pat varētu būt bais. Alde vai back augšā uz šo te value zonu. Pamēģinām varbūt tās ar mazu lote. Pamēģinām varbūt, es nezinu, 0,2. Bīstami. Bīstami, Černuh. Чисто ради спортивного интереса попробуем. Jo mēs esam divi kālē, man paliek apaļi. Чисто ради спортивного интереса. Un es vēlreiz ar 0,2 paprobēšu. Ja nu viņš man izsviedīs ārā, tad tas saka tā fucking interesanti. Labi? O, nē, nihujā. 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 Šitas ir tāds, jā. Šitas tāds place ir, kur, nu, maybe. Bet еще не вечер, сейчас еще попробуем. Man ir 109. Ok. Tā jau momentums baigais seller rīktīgāk fucking kontrolē. O, Sweep sellers at 5,015.3. oho, Sweep sellers at 5,015.3. oho, labi. Tad tagad pievēršam uzmanību. Bet nē, viņi dominē. Kā viņi dominē, jā, fucking waterfalls dominē baigi. Baigi dominē. Nē. Te nav ko ķert fucking krītošu nāzi. Sweep buyers at 5,018.2. Sweep buyers at 5,018.2. Jā, viņam visas iespējas to izsoli nofēlot. Sweep buyers at 5,002.4. Sweep buyers at 5,002.4. Sweep buyers at 5,002.4. Nē, nu es te kaut kādu huņu nodarbojos, nu, tā skaidrs, nu, priekš kam? 2.3. Sweep sellers at 4,990.3. Šitā nav nofēlot izsola, nu, viņa nav, nu, tā ir nenormālākā dominants, tas ir waterfalls, nu, priekš kam?
Priekš kam? Vienkārši jāstāsta, kur ātrums tam teipam samazinās, tur var kaut ko mēģināt. Bet šitie jā, šitie game over. Būtu palicis tai 2 lotu treidā, wow, kāds tev būtu profits, vēl nihuja себе. Es jau vienkārši dzirdu šito huņu. Tā ir sapņošana. Ja tantei būtu riteņi, būtu tramvajs, ja tantei būtu starp kājām kaut kas karātos, būtu vecis, tā viņš ir, jā. Labi, zin kā ir. Nāhui, šito visu pasākumu. At 4,998.6. Jā, Sweep buyers at 4,998.6. es pat negribu momentumā liekt iekšā, es neko negribu. Es vispār priecājos, ka es tādā zajobā es dabūju 2 pakas. Sweep buyers at Es ļoti priecājos par to. 4,997. Sweep buyers at 5. Tāpēc, jā, šo. Pizdu visu to pasākumu.